Labdien! Labdien! Osīčs kungs, un prieks, ka jūs piekritāt uz sarunu. Un tā ideja tāda, ka mēs parunāsimies visu kaut ko, un tad tas būs redzams internetā, valsts arhīvā, un tad būs izstāde arī Carnikavas tajā novadpētniecības centrā. Un jāsakot, viss tas, ko mēs sarunāsim, būs visiem publiski pieejami. Zinātniekiem, pētniekiem, studentiem, skolniekiem. Te jārunā ļoti prātīgi. Ne, tā ir otrādi, neprātīgi. Tev prātīgu runātāju jau mums pietiek, jo mums tagad vajag pa īstam tā, kā ir. Nu jā, varbūt tās nedaudz pastāstiet, te jūs esat dzimis ādažnieks. Dzimis ādažnieks, jā, ir tādi blakus ādažiem, nu ir novads Alderos. Jā, un tad, kurā gadā te jūs esat dzimis, kas ir tad jūsu vecāki, un vecāki arī ir ādažnieki, jā? Arī, alderieši, jā. Bet, dzimis 1948. gada 26. novembrī. Aizgāja 77. Aha. Un dzimis esmu, kā saka, mājās. Neesmu. Mana māte nav bijusi slimnīcā vai kur vai kā vai ko, bet raka karpeļus un sajūta, ka slikti ir un uz māju prom un vecā māte pieņēma un viss kārtībā. Turpat tās tajās mājās jūs arī vēl tagad dzīvojat? Nē, tā nīs, nē. Tur mana māte, kurā māsa dzīvoja, turpat netālu, kā 300 metri tā dumpjos mājas saucās. Un jūsu vecāki arī jau tad bija ādažnieki, jau arī? Mana māte vietēji, jā, bet tēvs bija strādāja uz plostiem, pa plostnieku un no Gaujas, kā saka, pludināja kokus un iepludināja Mazā Baltezerā, tur dzīvoja un sapazinās tēvs ar māti. Un viss kārtībā, un rados es. Skaisti, un tēvs ir no kuras puses tad? Tēvs ir no Skrīveriem. No Skrīveriem. Tēvs ir no Skrīveriem, jā. Skaisti, jā. Un tad tēvs bija plosnieks un mamma? Mamma, apprecējās, pa mājām. Mājasaimniecība. Uzturēja gotiņu un cūciņus, kā saka, pa māju. Tad varbūt bišķiņ pastāstiet par to, kādas ir tās jūsu pirmās bērnības atmiņas, kas jums ienāk prātā, kā jūs mēģināt atcerēties? Bērnības atmiņas, kā saka, tur pa dumpiem skraidīja, plikām kājām un trusikos, tad saucamos, kādi tad bija. Tad jau nebija tādas. Jā. Tagad. Es te pareizi runāju. Ļoti labi, ļoti pareizi runāju. Viss tā arī vajag. Viss ganīja gotiņas un gotiņas ganīja. Un mājā gotiņas jau zināja, ka tādu vārdu pat pasaka, kad mājā. Bet jūs piedzimāt tas tagad okupācijas laikā. Latvija jau bija okupēta. 48. gadā. Jā. Kāds bija tas, varbūt tās, nezinu, mājās, kāds bija tas noskaņojums, vai par to runāja, vai nerunāja, vai tas bija aktuāli, vai jūs sapratāt vispār? Principā, ko es tur tad sapratu, bet kad, mātes māsas, vīru un mans tēvs izbēga no to Sibrī, kur tur mežā bija ieskrējis. Manas mātes māsu, viņa Jēkabsoni, kad apprecējās tā. Viņas izsūtīja uz Sibriju. Bet, kā runāt, ko es tur sapratu? Ganīja govs un skraidīju un ķēra dundurus, lika tur salmiņu un lidināja pa gaisu. Un tā. Nekas tā, Jā, bija kaut kādi tādi īpaši svētki, ko jūs ģimenē svinējāt tur? Ziemassvētku vai Jāņu vai kaut kādu Jāņus, jā, Jāņus rūpīgi svinējām. Tur gājām pie Mazā Baltezera, tur jau bija ik pēc 100 metriem uguns, kuri bija visapkārt ezeram. Un Lieldienas, tur Valduras, kur tādā parkā, tur segām atnāca segas un sēdēja un viens otru. Draudzīgi, viss ok, viens otru pazina, pa Jāņiem piegāja pie uguns, ka vien pie otru. Tagad, kad iet pa ceļu garām, tur ir kas labdien pasaka, bet tā viss ir ļoti izmainījies tur, kur es dzīvoju.
Jā, par to labdienu, man liekas, tas arī tāds svarīga lieta ir, ko mēs varbūt esam palaiduši garām, kad kādreiz viss sveicinājās, vai ne? Viss sveicinājās, jā, labdien un tā. Vienalga, vai pazīst? Apstājās, vai pazīstam jau tā. Pamājā rokas, sveiks, bet bija pat nepazīst cilvēki, iet garām, labdien un paskatās, sētā tur puķes vai kā tā, kā saka, Jā, kurā brīdī tas pazuda kaut kā? Tas pazuda, es nezinu, kad es to izjūtu vairāk, kad atnācu no armijas. Dienēju Krievu armijā. Jā. Nebija izējas nekādas citas. Un pēc tad... Kurā vietā jūs dienējāt? Uzbekijā, Fergānā. Desantnieks bija. Tāpēc palaidu vēl jaunībā vēl šau uzteikt. Tas ir armijā jau? Tas ir armijas VDV, Vazdušna desantnī vaiskā. 2 lidmašīnas un parašūtiņš. Un vēl, muļķis bija vēl uz pleca arī. Bet, ko? Toreiz tā vajadzēja? Toreiz, vajadzēt jau nevajadzēja. Tur jau arī neļauj, jo gadienā, ja kas, tad tā redz, kas tu esi bijis. Kur tu esi dienējis un ko tu kā saka. Ja. Uzreiz var sazīt. Jā, varbūt tās tad vēl par tiem bērndārzā jau jūs negājāt. Nē, bērndārs, tad man liekas, pat tādi jūs nebija tādi kā bērndārs. Bērndārzā negāja. Beidzu. Tagad ir nojaukta Ādažu pamatskola, beidz pamatskolu. Kas tur bija tajā pamatskolā tāds? Pamatsskolā, bija kaut kas īpašs? Kas man ļoti patika pamatskolā, bija mācības kā mācības, bet arī bija pamatskolā bija Krievu klases un latviešu klases. Un, ja tā, nezinu, ja godīgi teikt, mums starpā nebija tā. Mēs latvieši savā starpā sakāvamies un tā. Nodarbojas ar sportu, rokas bumbu spēlēja skolā. Pamatskola beidz, tad aizgāja. Pamatskolā ļoti forši mums bija tāds audzinātais Priedulājs. Viņš ar to ar koku virpošanu tādu darbmācība bija. Un meitenēm arī bija tur tā virtuvē pankūks cept un šo, kā saka. Tagad jau skolā nav, tagad jau ir, nezinu, kas tur tagad ir. Es tagad te arī nāku un tādus novus spēlēt veterāni un tā. Viņš kāpa autobusā, tagad tie jaunieši, viņam jau austiņas un telefons, viņš pat savu karti ir aizmirsis, paņemt somā, sāk savu karti meklēt, lai šoferim, kā saka. Pēc tam aizgāja uz Rīgu, uz Aros. Vēl par to skolu vēl, tad jūs atceraties to, piemēram, 1. septembri vai kaut kas tāds zīmīgs ir no tās skolas palicis ir vēl, 1. septembrī. Jums bija gladiolas vai astras, vai kas jums bija? Vai... Puķītes bija, bet kādas es jums ir 1. klasi, nepateikšu. Nepateikšu. Tas tā, bija audzinātāji. Un audzinātāji jums bija visas 8 klases vai kā? Klases audzinātāji, bet viņi arī citām klasēm bija tāda pāne Inta. To es ļoti labi. Daudz skolotājus atceros, kā saka. Kas tur vēl bija par skolotājiem? Fiskultūras skolotājs Žvīgurs. Viņa dēls, starp citu, man liekas, nebija arī basketbolists arī pēc tam. Zējbotu skolotāji. Skolotāji Lode, vācu valoda. Viņai uzvārds Lode bija, bet mēs viņus pa Puļu saucam. Kā Lode, Jā, krieviski, jā. Bet skolā bija kaut kādi tur pasākumi, kaut kādi konkursi, tur dejas, ballītes, tur meitenes, kas tur... Bija, patīkam bija. Ballītes bija, un tur meida rokdarbi, un es vairāk gāju, man iepatikās tā koku virpošana. Par tām ballītēm. Kā tās ballītes notika? Kas tur bija? Tur bija orķestris vai plates, vai kā jūs? Plates bija. Plates, tanī laikā plates bija, jā. Kāda mūzika tad toreiz bija modē? Arī, teiksim, tāda, mūsu, patīkama tāda, viegla tāda, nebija, tagad kādreiz aiziet, tad tu vārdus nesaproti, nedzirdi, kādu skaņu vispārējais, tagad vismaz,
Tad, kuros gados jūs bijāt tajā Ādažu pamatskolā? Nu, kā es uzreiz paliku 48. dzimu, nu tad iznāk 7 gadi, 55. Jā, kaut kas tā, 55. gads. 55. Jā. Ne, nu, labi bija. Un tad lika darīt to un šo, un kā tagad, kur kādreiz tagad esam jaunajā domē, te pie Gaujasā. Tad bija, nu vēl tagad tur ir, tur atceros, kā tagad bija tur priekšpusē tāds plats, un tur tad Ļeņina krustāvs, tad mēs nācam, lika lapas grābstīt uz riņķi un visu. Tad jūs bijāt īsts oktobrēns un īsts pionieris un īsts komjaunietis? Oktobrēns nebija, bet pionieris biju. Bet tas bija tāds laiks, kad ir vajadzēja. Nu, tur nebija izvēles. Nebija izvēles. Nu, tāpat kā armijā, ja tā kā komjaunietis. Pionieris bija... Atceraties to, kā jūs pieņēma pionieros? Vai tur bija Atceros, jā. Kā tas notika? Svinīgi daļa. Mēs bijām jau, nu neviens, bet bijām kādas 6, 7. Un zālē tādu, svinīgi uzsēja kaklauts. Tā. Tad vēl bija tāds knifs fēns, kad, kāpēc čut ne to kaklautu, kāpēc tev nav kaklauts? Nu, nav. Un tad bija kaut vai kaklauts ir, bet no mājām aizgāja, atnāca uz skolu, kaklautu ielika kabatā. Un tad no skolas pat bija, kad kur kaklauts? Aizmirs mājā. Eju uz māju pakaļ. Un tas jau plusiņš, tās stundas tiks nokavētas. Izlaists, kā saka. Jā, kāpēc negribēja nesāt tos kaklautus? Nu, nezinu, pat nemāku teikt. Nezinu. Tas tāpat kā tai komjauniešos. Vajadzēja. Bet vēl armijā arī. Tad bija jāmaksā, tur laikam 2 kapeikas bija vai kā. Bet ne jau tiešām dēļ tām kapeikām vai ko. Bet kā no armijas atnāca to komjauniešu arī. Tā tas bija iemetu krāsnī. Tiešām. Nebija kaut kāda galvā, kaut kāda tur, politiski vai kā, bet nezinu kāpēc. Vienkārši, iznīcināja. Jā. Un tā bija. Bet, teiksim, tajā skolā jūs jutāt kaut kādu to spiedienu, ka tur... Vai kaut kāda tur, kā bija tā komunisma tā slavināšana, vai komunisma mācīšana, vai komunisma kaut kāda propaganda? Es jums teikšu godīgi, nezinu. Varbūt, ka bija, bet varbūt nezinu tā, bet tā, ka briesmīgi kaut kas bija tāds, ka nebija. Kas nebija, tas nebija. Jā, un tad bija kādas valodas jūs mācījāties? Latviešu valodu, vācu valodu. Latviešu, vācu un krievu valodu. 3 valodas. 3 valodas, jā. Tāpēc es saku, ka to skolotāju vācu valodas. Jā, bet tas nav no pirmās klases, jau tas nebija. Tas jau... Man liekas, vācu valoda vai tikai krievu sākās ātrāk, vai ne kā tikai nesamelos no 3. Bet vācu laikam bija no 5. klases. Un tur ļoti labi skolotāji bija, kad es vēl tagad mājās jau es saku danke un gūt. Jā, bet mājās jau viss notika latviski. Šeit nebija nekādas svešvalodas vispār. Nē, mājās tēvs un māte, absolūti nekādas. Māte pat pa krievu valodā zina, tēvs zināja, viņš pa plosnieku un bija citi, māte, kā pa māju, viņa tikai zināja, māte, ģengi un hļeb, pa krieviski. Jā. Mājā hļeba nav vai ģengi, to zināja. Tā, nē. Kā jums gāja to krievu valodu? Jūs viegli ātri iemācījāties? Es teikšu godīgi, ar citu ļoti ātri, jā. Ātri. Ar godīgi sakot, kā godīgi. Man ar sievu, sieva mīra, kā saka. Viņa krievieti bija. Un arī, kā saka, tur, arī saka, krievs, tie slaisti vai sliņķi, kad negrib to latviešu valodu. Man sieva pēc 3 mēnešu runāja tīri pa latvisku, bērnu, un aizbrauca ekskursijā, ne ekskursijā, bet aizbrauca, viņa no Orlas apgabala, sieva bija. Aizbrauca tur, pie viņas vecākiem, pēc tur gada, pēc 2, tā, cik tas atvainājums tad bija, laikam, 12 dienas bija sākumā. Tad tur vēl piepelnījās pa donāru asins devu, pažarniekos dabūja dienas klāt, un tad bija tur vairāk sanāt. Aizbrauc, un tāpat viņas māte viņai saka, meitiņ, tu taču ar akcentu runā. Kad tur tīrā, tur ir, Orlas apgabals.
tāds krasnais zarjā, kā saka. Tas jau acīm redzot ir atkarīgs no vīra, kā vīrs to jautājumu nostāda. Ja labs vīrs, tad viss ir pareizi. Varbūt arī tā. Es saku, cik pagāju tīri pa latviski nekādas tur pret Latviju pretenzijas vai kā, vai ko. Dzīvējam ļoti labi. Dieviņš pieņēma, ko darīt, neko. Slimoja tas tā. Labi, tad no Ādažas tās pamatskolas te jūs aizgājāt uz Rīgu. Uz Rīgu, uz arodskolu. Uz 7. Profesionālā skola pa virpotāju, automātu iestādītāju. Kas jums ieteica, pats izdomājāt vai kā? Tā kā es teicu jau tad pamatskolā to koku virpošanu, tā kaut kā domāju, pats aizgāju, jā. Pats aizgāju. Tad patika? Tur skolā, arodskolā arī bija ļoti labi. Tur tikai latvieši bija. Grupa, kā saka, visi latvieši. Un arī nodarbojamies ar basketbolu, sportu. Kurā vietā tā skola atradās? Viņi pie netālu no, kur bija 3. 1. tramvaja galpunkts. Kas tā iznāk? Vilciena stacija iznāk pirms. Čiekurkalnē. 45. vidusskola ir netālu arī. Zinu, tad jā. 45. vidusskola un tur bišķi pāri aiz VF kultūras pils tad bija tur, jā. Tur kaut kāds maizes kombināts bija blakus, jā? Jā, maizes kombināts un tur kioskiņš un mēs tur nācam no skolas uzreiz tāds foršs, tikko bulciņš, kā saka. Jā, un tad 3 gadi tajā skolā? Jā. Un te jūs braukājāt uz Ādažiem? Uz Ādažiem, jā, staigāju, ziemu un tā, un braukāju, jā, visu laiku. Ko tad tā skola tādu iemācījums? Ko deva tā skola tādu? Skola iemācīja, no Rīgas, es jau te skaitījos, tagad Ādažu pilsētā jau bija lauki, iemācījos pīpēt. Rīgas puikas jau bija tādi, es nemaz nebiju baudījis. Tad es stūri tur, ne jau riktīgi, bet tā. Un ko vecāki teica, kad... No vecākiem, cik ilgi varēja tik slēpos, kā jau visi puikas. Kā uzzināja, tad... Ko, es nezinu, ko. Sist nav sists. Starp citu, es nekad neesmu. Māte bija ļoti stingra. Viņa varēja reizēm, ja kas pie rokas, tad varēja arī dabūt pa muguru. Tēvs mani nekad. Vienreiz te, kur uz mājām, ka ejam, es te varu runāt. Viss pilnīgi droši, kā ir. Izdēsīs ārā. Neko nedēsīs, viss būs tā kā ir. Gājam ar tādu odiņu jūras, arī miris ir. Vot, ko es ar bērnībā govs un puspliķiem dibeniem skraidījām, kā saka, un nācam no skolas, un tur bija ābeļu dārzs, kur tagad mājas ir kolhoz. Tā ābols, cik varēja, skrekls abās, līdz pusē iekož un kanālā iekšā. Tur, kakras kanāļa galā, mans tēvs ar vīriem strādāja, un tur sastrēgums baļķu bija. Un tas viens bija teica, bet tas nav tavs dēls tur arī. Un tā mājās tēvs, kaut gan pašam mājā, jābels, zemens, viss kas. Privātā māja, nav dzīvoklis. Dārs un viss, un tad metis ir, tas nav tā vējs. Tā atnāca mājā, ko? Es no viņu bēgu, kā jau. Mums bija pirts, tāda lauka pirts, kur tā zirgu veda mucā ūdeni, lēja augstais ūdens ārā, lielā ozola tādā mucā, siltais iekšā, un tad pliķi veči iesmeļ augsto ūdeni, izskrien iekšā. Bija savādāk viss. Un tad tēvs man, es bēgu, es ap to mucu uz riņķi. Viņš man tā, un dusmīgs un ko, bet nenoķēra. Atnāc mājā, viņš man saka, vēl man asaras birst, es viņam stāvu, viņš tāpat kā jūs, bet bišķi tālāk. Velc bikses nost. Man asaras birst, es tās bikses laižu, kā saka. Bet tēvs man, viņam pašam šutnē asaras, es vāc tūlīt sākšu. Asaras birst un neiesiet. Nekad.
Viņš pat strādāja, sagatavoja, priekšpludināšanas, pa plosnieku augšā tur pēc Valmieru un kur tos kokus. Es pat dienas grāmatā bija mācījies tēvu parakstu, kad skolā bija katru nedēļu, bija beigās uzvedība, uzcītība, laikam, un kārtība 3, kur bija tur 5, tā jau bija 5, atzīmes. 5, tur 4, tur 3, un vecāku paraksts. Tā bija, ka tēvs prom mežā uz 2 nedēļām. Tā es pats mājā parakstīju tēvu parakstu, bet viņš to, viņš principā man ļoti uzticējās un nepiefiksīja. Vienreiz tik tēvs bija uz skolu, uz Ādus skolu, kas nav vairāk atnācis, viņš bija uzaicināts un viņš bija pateicis skolotājiem, tas nekas, paņemiet aiz ausī vai paņem papuriniet vai ko, vai kā, viņš man mājā nesūdzēsies. Zelta cilvēks tēvs. Var pieminēt, kā viņš bija, miljons, viņš mājās paēda brokastis, visu izdarīja aiz sevis un to un šo. Man sieva kliedz, Jāni, es domāju, kas noticis? Tēvs smuki uz ceļgaliem galvu nolicis un čuš, kā saka, dod Dievs, tas visiem pienāks, nekur nepaliks, katram tādu. Māte mocījās 3 gadus, droši vien pa savu. Viņa aizgāja no tēva, jaunāk, tas tā. Pusbrālis ar vēl ir, kā pusbrālis, māte viena. Jā. Jā. Tas tā. Par to tēvu vēl tad, kur te viņš tos mežu gāzi un kā tas, kas tur notika ar tiem kokiem? Viņi brauca, augšā uz Gaujien, tur prom mežos. Ziemā zāģēja, tad jau nebija kā tagad visādi fiskari un partneri un nezinu kas, tad bija zāģis družba, tāda ar ragiem družba, benzīna kanna rokā, družba uz pleca, zāģēja uz krautu un uz pavasara puse traktoriem stūmu Gaujā iekšā un pa Gauju pludināja uz Mazo Baltazaru. Tas ir par to Baltazaru kanālu, to, kas tagad atjaunāja. Jā, ko tagad atjaunoja, pa visu Gauju, tur bija, lai neaiziet pie kanāla gala, tur bija tāds nožogojums, lai uz jūru koku neaiziet tādu, ko tas nepaņēma līdz man grāmati. Tur ir arī bildes, ir tāda, tas, kas viņi sarakstīja, to ādaži. Jā, Elita Petersona, Rekvīča tā grāmata. Jā. Pludināja tos kokus, un tā bija, es arī pirms armijas dabūju un pēc mazlietiņu. Šitā, ja? Jā, tāda mājās arī, un te, kur te bija plosnieki. Švar droši vien esat skatījušies, kad, Un tēvs kaut ko stāstīja par to pludināšanu, un viņš gribēja, lai jūs arī pludinat, vai kā tur ir? Viņš gribēja, un es, ka bija skolā brīvlaiks vai kas, ka jau bija jau man pēc 1., 2. bija, kā saka, par to kanālu pludināja un bija aizmugurējis, viņš bija brigadieris man tēvs. Un tāda aste. Un uz tās astes tur bija kāds 7, 8 plots. Starp citu Aldros vēl viena tā būda ir, kur cilvēki. Un tā aste bija, ka, piemēram, pludinā koks ir ūdens augstāks. Tur sajiet gar malām un krūmos tur vai šur vai kā. Un tad tā aste pa Gauju nāca pēdējā. Veči, mājās arī tāds vēl āķis ar tiem āķiem no krūmiem ārā, kas kur aizķēršos tos kanālā iekšā, un tā aste gāja, kas saka, aiz viņas viss Gauja paliek tīra. Bet tas diezgan īsts brīdis bija, ka varēja pludināt, ja? Kad uz paliem vai kā, vai pēc paliem tas pavasars. Diezgan ilgi pludināja, pavasarī sagāz iekšā, jā. Kā es tā nevaru jums. Un tas, kur ir tā bilde? Šitā, ja? Tas ir mūsu kanāls, jūs esat braukuši, kur bija tagad ir... Jā, varbūt pagriezt tā, lai skatītājs arī redz. Slūžas tās. Tās ir tās slūžas, kas ir tagad nav? Tas tagad nav, palikuši ir tikai šitie paši tie fundamenti, uz ko viņi bija. Jā, tas ir jūs? Nē, tas ir Mitrējics Māris. Viņš bija Siguldā,
par to nacionālu parku, malu zvejnieks tur ķēra un ko tur. Es vienmēr skatos par to kanālu, es domāju, bet kur tad tur bija tik liela straumi, tur bija tik daudz ūdens, lai to Baltasaru dabūtu iekšā, tos baļķus tur? Jā, un tur bija pašā Gaujas kanāla galā. Tur arī bija tā kā tev šitās slūžas tanī, ja? Kas iet Baltasarā iekšā? Jā, tur kanāla galā arī bija tādi kā vārti saucamie. Tur uz ziemu, kad tie lielie ūdeņi, ko tur bija pat šutnē ar šitām ar sūnām. Ielaid tur, pāri, kā lai jums pastāsta. Bija tādas tā kā renes, kur tanī garumā salaid iekšā to, un arī, ja koki te virs tām slūžām bija, pa maz ūdeņi vai kā, viņas tur augšā, te bija trepes, te augšā tāda liela tāda atslēga, to varēja nolaist ciet, gandrīz ūdens te nemaz nav, var teikt. Tā, uzkrāja to ūdeni, tur jau uzceļās tie baļķi, tad atgriež tās slūžas vaļā un pa to kanālu tad ļoti liela straumi rodās un aiziet iekšā ezerā. Tad tur var tādu nelielu elektrostaciju taisīt, tagad, kam nepludina. Tagad tur ir privātā māja uzcelt, un tagad vispār es brīnos to kanālu arī, ieguldīja lielus, milzīgus līdzekļus tā un tā, bet kas tur regulēties ūdens? Viņas viss tagad lēnam čutne aug ciet. Tur mazu reizēm tāda maza straumīta. Tad tur pa kanālu koki, miza tārpi un ko tur gāja. Zīvis nārstot, vimbas skrējam ar tīkliņiem ķēram. Tas zīvis gāja nārstot no Baltasaru pa kanālu uz Gauju? No lielo Čīšezeru, no lielo Baltasaru, caur mazo Baltasaru pa kanālu gāja augšā uz Gauju uz jūru? Uz Gauju uz jūru, jā. Vimbas bija, kā saka, ojojoj, pat vienu otru nēģa pirkstiem noķēram. Kur viņš viss palika? Kur tas viss palika? Kur tas viss? Viņš lēnām aizauga, tā kā bija pludināja un visu to pārējo, tad, Visu laiku tur bija tā bērns un viņš tīrījās. Tagad bija aizauts ritīgi, tad beidzot, cik gadus, kamēr pieņēma, lai viņu, atjaunot, iztīrīt, viss okei. Bet, jau gadus 2, 3, jau redz, ka tur zāle aug atkal. Tur ieguldīja milzīgos. Jā, tā ir elektrostacija. Līdzekļus. Un tad tie baļķi pa to kanālu aizgāja uz mazo Baltasaru un tālāk, kur viņi gāja? Tālāk bija mazā Baltasarā, bija tāda saucamā setka. Viņa liela, viņa strādāja kā 20, 30 cilvēki. Kas tas setka, tas ir tā kā nosaukums? Nē, tas bija tāds, viņš ir, kā lai es jums parādus, varētu pat uzzīmēt, te viņa bildē nekur nav. Tur bija pa tādiem, kā saka, nodalījumiem, tā kā tādi koridori. Un te bija tāds paaugstinājums, paaugstinājums, sākās lieta. Te stāvēja viens vīrs, te viens. Tas savā vilka iekšā tikai 6-metrīgos, teiksim, lapkoku, bērns. Blakus priede. Ir priede ļoti laba šitādos nodalījumos, šitādos te. Ja? Te 4,5 metrīgi, kā mežā zāģēta. Tur 6 metrīgi. Viss. Tad finieris, kur ideāli priede saucās priekš finieri. Tas atkal citā. Pašā galā aizgāja bija tāds kā maiss, kur tāpat ir koki, zari un viss tādi, atkritumi tagad tādi. Ja. Tie tādī maisā, visu to šķiroja. Tad bija vēl viens šitāda garāka tāda, kur tie koki tik, piemēram, šitas tagad, priede, tur ir kādi 70 baļķi. To attaisa tāds kā vārtiņas, izvelk 2 vīri ārā, ielaiž šī te koridorī. Visus šitā, viens pie otra. Un vienmēr tā setka bija, setka viņa sauc, tur šķiroja, sadalījās. Te tos tā vilka un te katrā pusē pa mucē.
Un tai mucā sēdēju, biju, kad brīvlaikā jau lielāks biju es un vēl viens skolas brīvlaikā. Un te bija tāds tā kā paseris. Viņš saucās paseris. Tagad var teikt, tā kā liels bīdmērs. Un katram baļķim, šitas, piemēram, ir pret manu kolēģu partneri. Šitie mērīja tievgaļas. Tas ar pasteri bļauj 16, 28, 32, koka diametri. Yeah. Tagad tas tievgals, viņi kā nāk, 2 ir uz to pusi, 2 uz šito, viņi nebija sagriezti. Tāpēc jau 2 gabali. Un bļauj 28, 30. Te bija tāda būdiņa, kur sieviete viena vēl tāda strazdiņa ruta un vēl bija, gumbele. Un viņa pieraksta, ko es bļauju 16, viņai bija tāda, daudz tādas tā kā grāmata, un tā viņa punktiņš pie 16, tur tā būtu 2, 16, 18, 20, 30 un 40 baļķi. Katrs baļķis tika nomērīts. Katrs baļķis tika nomērīts un izbļauts, un tur viena kundze, viņa liek punktiņš 16, vēlreiz kādreiz ir punktiņš, tad strīpiņš. Tā kā kādreiz bērni zīmēja tā kā šito mājiņu, vai var uzvilkt ar vienu vilcienu. Pildu viņu nākošo mājiņu. Tad beigās, vakarā redz, cik ir bijuši tādi, cik ir tādi. Un tad tālāk viņi, ka iziet šitam cauri, aiztais tā kā atkal bija tāds, tie stiltiņš, un te tāds kā dēli, ko čiks iebāz iekšā, un vairāk tie citi koki netiek. Tad te 2 vīri ar trosēm uzmet uz tiem baļķa galiem. Un te bija tāda, ne traktors, bet kā viņu nosaukt. Un 2 tādi rati ar lielām trosēm, vilka, kā saka, un to visu to čupu, teiksim, 70 baļķus, savelk vienā kūlī tādā, Tas kūlis ir savelks, vīri virsū, man tēvs arī bija brigadieris tur uz to. Un tādas, resus, kādi 5-6 mm tās drāts pa priekšu vajadzēja, izdedzināja, lai viņi ir mīksta. Jo viņi jau tā, kā stiepuli tu paņems, un viņi nekā. Un tad katrā viņi savilk tādā kūlī, tad vienā galā to drāti, tur cilpu smuku tādu sasien, otrā galā sasien, tad tas palaiž vaļā, viņš ir tas, viņš ir kūlī. Un tā viņas to kūli tā izvēl ārā, un ezers bija sadalīts, tur vaļie baļķi, tur peldējā, tur bija tāds, viņas ar pa dārziem sauc. Tos kūļus uz dārzu, un tā, kad viņi ir kādi, kuģīts bērze bija tāds, kas visu to pastūmu, piestūmu, izvilka, aizvilka, un tā, ka jau ir tie kūļi kāds, 60, 50, cik, tā viņas vilka. Nāca no Rīgas lielais kuģis, tā viņas vienu otram astē, un viņas tā kā eglītes veidā, lai gar krastu, ka iet, lai neieķerās. Tā kā eglīte, kā saka, te baļķis, tā viņas vilka cauri prom uz pa Baltazaru kanālu. Pa mazo Baltazaru ārā, pa lielā Baltazaru kanālu, lielam Baltazaram pāri, Ķīšezaram pāri, tos kūļus, un tā vēl interesē. Ar kāds saka tos tur, un viņas tur tālāk, es nemaz nezinu, kur viņas tur likvidēja. Un tad arī bija tādi momenti, ka čiks, kā saka, večiem, ko ieraut vajag, tas kuģis velk, cik kādreiz pretvējuši, viņš gandrīz vai, tas briesmīgs smagums, gandrīz stāv uz vietas, kā saka. Vajag tur jau gar lielo Baltazaru, Ķīšezaru jau motoru lai klāt. Vai nevar kāds 2 baļķus priekš malku vai ko? Ko nevar? Kas tur zina? Tur arī sauc bija tāds, es viņu sauc par rešķiku. Tāds kā nazis, bet attaisams, viņam galā tāds, ko var iegrebt. Un uz to kūli, kad Līkais kaut kāds? Tāds līks, jā, un viņam tāds kā tāda, bļodiņi, ne bļodiņi, var teikt, tā kā karot un šitā nazis, un tu viņu tad mizā kokā velc iekšā, zāģbaļķis, vai tur pirmā šķira, vai otrā, tik un tik.
Tā kā zīmuli, tā kā ieraksta. Nu, tā kā zīmuli, bet ieskrāpē kokā, lai redz tur skaitu ko. Bet tur, kas tad tur viņi pēc tam, kā aizvēl galā, tos drātu čik pārknie puši, tie koki pšš, un tur neviens neko, un tie motoriem klāt, ķīši zarā, lielā balta zarā, vai nevar pāris. Nu, ko nevar? Bagāj, cik tad tajā kūlī bija tie baļķi? Nu, kad 70. Tik daudz? Jā, savilkt tādu, nu kā, lai jums parāda kūli. Tas ārprātīgi daudz. Tā kā tas skapis, bet tikai viss tā diametrā uz riņķi. Jā. Ritīgs, jā. Nu kā kur? Tad neskaitījot taisni 70. Tur bija apmēram tur, kur tie vīri, ka met tās trosas uz galiem virsū, lai viņi savilktu kūlī. Tur, redz apmēram, tur bija tā kā, šitas būtu tas koridors, un te tas traktors, kas vēl kopā, redz, līdz šejienei. Un čiks savēl kopā, jo tie koki jau, kā saka, bija 16 un 30, un tas diametrs tāds tur sanāk, kā saka. Nu jā, tad vienmēr sakot, tā kokrūpniecība, tie koku materiāli ir visu laiku cirsti, un joprojām vēl cērt un cērt. Nu, bet pēc tam, ka likvidēja to it kā vairāk bojāts vai nebojāts, un tad jau pārgāja vēl uz tām fūrām, kā saka, kokvedēji baļķi, un tagad jau, kā teikt, pasties, tagad traktors mežā, viņš no apakšas kā iet, tā noņem visu pliku koku un zarus un nozāģē un iekrāmē tev mašīnā. Cik te jums gadi bija toreiz, ka jūs strādājat tajā Baltazarā tur pie tiem baļķiem? Tad man pirms armijas, cik es 18. gadu armijā, pirms armijas kā 2 gadi un, laikam, pēc armijas, laikam, gadu kaut kur. Maksāja arī par to darbu? Maksāja, jā. Tad maksāja, un tad maksāja priekš tiem laikiem, tā kā plosniekiem un tā. Tēvam pensija bija 120 rubļi, skaitījās lielākā pensija, kā saka. Bet tad jau par tiem 120 rubļiem varēja, teiksim, kā ir, varēja nopirkt un māte, pa mājām tas arī darbs, ko plāpīt, bet bija, viss, kas bija. Tagad ir cilvēkiem 1000, tas ir, kas tas ir, tas nav nekas. Tā saka. Ko toreiz varēja par 120 nopirkt? Bija kaut kāds tur? Ko nopirkt? Pa tiem 100, Jūs jau kā lai pasaka, apģērbies biju. Un priekš tiem laikiem, kad tēvs, kā saka, plosnieks, man bija arī šitas te, kā sauc to riteni. Pirmam ritenis bija saliekamais, bija tas, Orļonoks, bet kas tur bija? Bija saliekams tāds. Orļonoks bija ritenis, jā, bija. Mājā viena no pirmiem bija televizors bija. Ja tā mājā bija... Pastāstiet par to televizoru. Cik gadu vecumā jūs ieraudzījāt pirmo reizi televizoru? Pirmo reizi varbūt es ieraudzīju diezgan. Vai ne jau kādus, bet tas arī bija televizors, kur bija tas pats tas televizors priekšā, un tas bija starp citu kantorīku plosniekiem. Mājās vēl tad nebija, var teikt, man liekas, pat nevienam. Tad mēs no mājām ņēma beņķīt vai krēslu vai ko, un uz to klubu, kas bija, kur arī notika visādi tur plosniekiem ballītes. Kurā vietā tas klubs bija? Turpat Alderos. Alderos, jā. Tad mums reiz nedēļā brauc arī kino ar lentām, lentas vēl. Augšā ripuls, apakšā un skatījās savu. Par to televizoru? Par televizoru, jā. Un tad bija arī tas bija tad tur, bet tad bija tas, es nezinu, kā lai parāda. Tik tas pats tas ekrāniņš, bet priekšā bija, es nezinu, ko viņi pildīt, nemaz tā kā linza ar ūdeni. Un tad jau viņš jau bija lielāks melnbaltais, un tad arī čut no ciema, kā saka, viss viens otru pazina, un tagad tur ir viss savādāk, mūsu laikos, kā saka. Tā līnze priekšā, un tad arī centies piefīrēties, lai pa vidu ir. No malas jau tad līdzā tur jau štrumti. Ko jūs tur skatījāties, ko tur rādīja toreiz? Kurš gads tas bija? Es pat nemāku jums tagad pateikt. Aptuveni. Tas bija. Tad varbūt man bija arī, kas skolā gāja 7, 8, 9 līdz 9 varbūt gadiem bija tā. Un tas bija tāds mega brīnums. Kā tad? Un, ka jau atnāca ar kino, tad vēl
O, es vēl atceros, man liekas, fan tulpe vai nebija neskatījos. Vai tā. Bet tas bija krāsains, tas arī bija? Nē, ar melnbaltu. Tad jau tu paskaties kino, un tad, kā es atceros, tagad, kad es paskatos uz tiem jauniešiem, man sirds sāp. Tad bija tu paskaties, tur sabučojās, jau tu esi redzējis, nezinu, kādu brīnumu, un kas tas tikai nav, vai dieviņu, viens otrā puiši, tur biju uz kino, viņi tur sabučojās. Tagad jau tur pirmā klasē jau viņam ir austiņas, un es saku, viņš autobusā iekāps, viņš nezina par biļeti, bet viņam ir, viņš zina vairāk, kā es varu teikt jau. Tāpat kā man tur. Nu jā, mums... Bet dzīve iet uz priekšu, droši vien, ka tā. Cik gados jums bija pirmais mobilais telefons? Es jums teikšu, godīgi, mobilais telefons, kāds? Man tagad... Varbūt, ka man bija kādi 50 gadi, kad man bija pirmais telefons. Un es vēl tagad tajā telefonā, man piezvana, es piezvanu, kas man izvanīs, tur atnāk izziņa, vai tas, es viņu vēl, man nav vajadzība, kā saka, tur nezinu kādas, tur filmas vai ko, vai to, vai šo, vai tur taču tagad ir, es nezinu. Nu jā, skaidrs. Un tad pa to skolu, tad Rīgā, tad jūs... Cik jums bija tā liela grupa un cik tur bija no laukiem, cik bija no pilsētas? Grupa mēs bijām, laikam, kādi, starp citu mūsu grupā, par to virpotie automātu iestādē, mēs bijām kādi 18 puiši un viena meitene, starp citu, bija. Viena meitene. Kā viņa sauc, nezinu. Man liekas, Maija vai nebija? Jā, Maija. Viena meitene, viņa ir rīznieki. Es nezinu, no laukiem bija tā, ļoti maz. Principā visi gandrīz pilsētnieki, tāpēc jau var tā. Bet es negribu tā, kā saka, tur teikt vai ko, bet es tepat ādažos ir bumbiņas mešanā, granāts mešanā, to rokas bumbu spēlēju un basketbolu, un tas žvīgurs trenējamies un braukājam. Es biju fiziski, spēcīgs biju fiziski, var teikt. Negribu tevi sev, kā saka, teikt. Un tur arī kaut kādīgi, diviem bija tāds Jaunterāns Ivars un vēl viens, pīpēt iemācījos. Uzreiz kaut kāda, nebija, tu lauķi, varbūt tās pirmās. Zin kā, ir bišķi tās drēbes savādāk nekā tam pilsētniekam. Un tā runāšana arī bišķi, kamēr pieslīpējos. Bet bija kaut kāda kautiņa, kaut kāda... Nē, starp citu, nebija. Par tādu šos arī nebija. Un tā kā, tad to rokas bumbu arī izlasē spēlēju, starp citu, VFA spēlēju, kā saka, strādāju, kā es gāju. Nē, tā kā tāda, ne autoritāte, bet, nevarēja pateikt, tu vai lauķī vai to vai šo, nē. Kā lai pasaka. Jā. Un tad skolā bija arī brokastis, pusdienas, vakariņas. Brokastis bija. Brokastis. Ko jūs ēdāt brokastīs skolā? Brokastis bija tāda arī no tās maizes ceptuves, ko vēl pēc tam tā forša, tā mīksta bulciņa tur blakus bija maizes ceptuve. Baltmaize. Baltmaize, jā. Pa baltmaize, tā. Vispār, tad un tagad arī es neko par to arodskolu nevaru nožēlot un ko tā pa baltmaizi. Tāpat kā armija arī, tā kā es desantā dienai, mums bija par rubli vairāk, uzturs nekā teiksim, citiem. Varbūt es nezinu, kam vēl tā. Mēs jau mums blakus, es te pārgāju atkal uz citu, kā saka, blakus bija lidotāji, kas mūs pacēla gaisā un izmet ārā, kā saka, un nolaidās. Un mums jau bija arī vienreiz dienā vajadzēja būt noteikti gaļai, bet cik tā gaļa tur bija, nezinu, kā saka. Bet arī bija baltmaize, bija kukuls, un tas kukuls bija uz 4 daļām tā. Nebija šķēlīties, bet tad 4 daļās kukuls. Tā pārgriez, un šitā, un tas tā. Cik reizes te jūs lecāt ārā? Man kā krājas sanāca, kad mēs 48. dzimis un 48 reizes es lecu.
no lidmašīnas. Bet tas no sākuma trenažori tur un tas, un vēl jau no sākuma bailes. Bet tur nav izējas. Tur, jūs varbūt zināt, lidmašīnā ir, ka tur viens aiz otru, AN-12 lidmašīna, ka tu viens aiz otru stāv, ka jau iestrēlas sirēni, ka tūlīt jālec, atverās lūks, ir, ka pa priekšu izmet tos mazo tanciņu, un tāpēc tam atverās lūka, un tur esat viens otram aiz muguras divās. Cik jūs tur bijāt, kas lec vienlaicīgi ārā? Visu rotu uzreiz, 84 cilvēki. Neviens neuzliec viens otram virsū? Tur tas notiek ļoti ātri, un uzreiz, kā jūs esat izliecis, tā es aiz jums momentā, bet jūs jau esat ar tiem ventilatoriem, jūs jau esat jau metrs 30, 40 no manis prom. Un tad tu neko pirmās reizes, neko tu nezini, jo parašūts, zināt kā, pa priekšu ir tāds maziņš kupoliņš. Tu jau no to lidmašīnu izliec, tu ne galva, ne rokas, ne kājas, ne dibens, viss ir vienā kamolā. Un tad atverās tāds maziņš te, viņš tev tā kā kaķēni paņem aiz škvirkas un nostabilizē. Viņš jau skaitās stabilizējošais. Uz vēdera ir mazais parašūtiņš ar nazi, un aizmugurē ir lielais, kas atverās. Bet ir arī pulkstens pie sāniem, kas pēc 5 sekundēm atverās. Bet kamēr tu tur stažējies un tā, uz tiem trenažoriem, uz riteni griezties un varēja arī saulīt uztaisīt uz stieni, varēja. Tā. Un tas tev paņem kā kaķēnu. Un tad tev jau arī bija dresēts, kad ir 5 sekundes, tad tev gredzens, ko tu tur ir roku te un te vienus zapaska skaitījās. Rezervs, jā, zapaska. Pa krieviski. Un te gredzenā tu tur roku. Un tad tu skaiti 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un rauj ārā. Un tur aizmugurē izraujās tāds kā špiļks ārā, un tev tas lielais parašūts atverās. Bet tu jau esi jau tā kā kaķēns, kā saka. Te jostas, viss ieformēts. Kāda bija pirmā reize? Bailīgi. Un gandrīz visi puiši, kas izlec, tā uzreiz pogā vaļā un vajag pačurāt. Nervi no bailē vai kā. Bet pēc tam taisni gribējās, jo par to maksāja. Un maksāja uzreiz. Tagad dienā viss ir noticis, tur tā, un vakarā samaksā laikam vai nebija. Es biju seržants, tad tur 5 eiro, 5,10 laikam bija tā. 5 rubļi. Rubļi, jā. Rubļi un vēl pa lecienu, ja tu izlec. Naktī ir cita cena, vai nebija 7, un naktī, kad tu lec, ne, tikai, kad tu lec, tā jau tev nemaksā. Jā. To 5,10 rubļus, tas ir mēneši, mēneši reizi. 5 rubļi mēnesī? Jā. Tas kā cik tad nāca klāt vēl par to par nakti? Par nakti 8 kaut kur rubļi. Vienalga, cik reizes es izlecu tajā mēnesī? Nē, šodien tu izleci, šodien tev vakarā samaksā. Varbūt nākošais leciens pēc 2 nedēļu, varbūt nākošais tev pēc mēnesi, kas saka, nebija. Un katru reizi 8 rubļi? Jā. Un tā pamatsumma bija 5 rubļi, un tad... Jā, pa lecienu vēl cik tu nopelnīji. Man vēl, kā saka, tēvs vēl katru mēnesi atsūtīja, tā kā pietika. Un tur tā kā Ferganā iecīnīts bija tāda saucās Čaihanā. Tur tam tantukiem. Un tur tās ļepjoškas, ko arī kādreiz pa televizoru rāda, kur viņiem tāda liels tās krāsnes, un viņi pielīmē klāt, un tad tur tāda maliņa tai ļepjoškai, un vidū plānāks un tāda. Tā kā... Sirds vai kas tas ir biespiens? Nē, vienkārši maize. Tikai maize, tīra maize. Un to nopērk šito te saldo iebiezināto pienu, to buņģiņu, tad tur vaļā, ielej viducī un tad aiziet tur. Tāds svētki, jā. Tāda svētki, tāda bauda. Tad jūs varējāt mēnesī savākt, teiksim, kad tur, cik mēnesī parasti bija lecieni, vidēji? 2, 3, mēnesī to, pie 15 rubļus. Tas jau labi, nezinu. Tur ļoti labi. Jo parastiem bija kaut kāda, man liekas, 2,60 vai 3,10. Jā, mums bija labāk. Mums arī ēšana skaitījās labāk.
Un tad vēl bija viens brīdis, kad notika tā, nu, kā lai pa latviski, ka bija tas Ostrov Damanski bija tāds, kur bija, nu, tur nāca pāri, kur viņi nolīdzināja Krievus līdz ar zemi. Un tad mēs skaitījās, bojovaja gotovность, ka tu esi uzmanība. Tad tev, nu, gults bija 2 stāvos, tad tev automāts karājās jau te piekarināts, un viss tavu gāzmaska un zeķes un visi atribūti jau bija pie tevi klāt, kā saka, momentā. Ja kāds. Cik patronas bija? Kad 2 magazīni. Nē, nu tā jau, ka tev būtu jābrauc ārā, bija ko vēdā mašīnām jau, nu kas te, bet tā pašam 2 magazīni. Visu laiku pie sevis 2. Pie sevis, visu laiku 2 magazīni, jā. Un tad kas vēl bija nazis? Nazis, izlecamais nazis. Tas ir tikai tad, kad tu lec, jo ir gadienā, nu, piemēram, parašūts salikt, drīkst tikai tu pats. Nedrīkst man tur, un viņš aiziet, es viņu salieku pēc leciena, tāds plācis, kur jau tās bija laba diena, kad viņi liec, iet vēl instruktors iet, izdara vienu operāciju, to parašūtu likt, noiet visu rotu uzreiz arī liek. Visi 84 cilvēki? Jā, visi. Nu, katrs savu, un uz somas ir birka virsū, tas ir tavs. Es drīkst lekt ar jūtu. Varbūt kara laikā jā, bet tādā tur nē. Tas ir Osītim Jānim, tas ir Pēterim, tur Jakobsonam, nu tā, katram savs. Jā, nazis bija, kad ir, piemēram, tu lec, ir kādreiz, ja kaut kas, bet nu, tā nebija, kad, nu, tās stropes, nu, sametās, lai viņš čiks, tad tu vari pārgriezt. Un arī no sākuma ir jau, tu izlec, tur, nu, sagaida mašīnas. Nu, pēc tam, kur to tādu lielu somu, kur to parašūtu visu ņēgu iemīt tikai iekšā un visu, un tad arī placī, tad tu liks viņu pa jaunu kopā. Bet tā tu ņēgu saliec un visā tās mašīnas. Ir parašūti pat kā ar mašīnu pēc tam, kad tu piešaujies. Var, sākumā jau jā, tur tāpat vējš un tas, ne, augšā. Nav jau, ka tur kapita. Ir, ka briesmīgs vējš, tā paziņo, un tad nemaz neceļ augšā lidmašīna. Jā. Un redzi, un tu novelc šitās te priekšējās stropas, teiksim, ja? Tev tas parašūts, tas kupols ieiet tā, ka tu ej uz priekšu. Tu novelc šito stropu, tu ej pa kreisi, tu ej pa labi, tu viņu vari redzēt. Un tu no augšas, cik patīkam, kā visa tā, mūsu zemē neslēdz, kā viss ir sadalīts, kā visus ceļus tu redzi. Tāds klusums, viens otru var... Nu, ir pa 50 metri kādreiz pietuvināties pavēlts, pat tik var tā kā sarunāties mierīgi. Bet tas taču baigais ātrums ir, kad tu no tā vēja nav kaut kāds skaļums? Nav nekāds ātrums. Tā kā nāk pie pašas zemes klāt, tad ir ātrums. Un ir arī, kad parašūts, kā saka, tu no augšas redzi, ka tās mašīnas, kas pēc tam savāks, stāv te. Jā. Ja tu neko, es arī tās pats un visi, tad no tām mašīnām tev aiznes varbūt kilometri tur pa to. Un tad nes to somu un nāc uz to. Bet ja tu esi jau piešāvies vairāk, to ar šitām stropēm, tā kā mašīnas stūrē pa labu, un tu no tām mašīnām, ne jau mašīnās iekšā, bet tu nosēdies tur 50 metri, 100 metri, 200 metri. Kas tev tu aizies uz to mašīnu? Tas, kas vēl nav, tu aiznes varbūt puskilometru. Un tam mierīgi atsēdies, atgulies un gaidi, kamēr visi savāksies. Cik jūs latvieši bijāt rotā? Rotā mēs bijām 3 rotā. Jā. Bet visā rotā, un tad ir pulkā ir 3 rotas. Un tanīs arī bija. Mēs no šejienes, kā jau saģērbušies, bija jau nezināja pat uz kurieni, kad mūs veda. Neko neteica? Neko neteica, nē. Vilcienā iekšā un prom. Saģērbušies, es ziemā aizgāju. Un tā karantīna saucamā, cik. Un tad jau jūt, ka silts. Tā jau varēja, kas gribēja, bet tad jau tiem uzbekiem un tās drēbes. Varēja jau, tā jau, es arī nezinu, latvieši arī tur, ka tāpat ir krievs ņēma un tā, tie tur saģērbušies, nošmulējušies un domā visu veco uzvilkuši. Tomēr kaut kāds zolīti, kaut vai tu ej uz to armiju. Varēja sūtīt arī uz māju, bija tādas iespējas, kā saka, apakaļ. Bet,
Un te jūs tur, kad nedēļu braucāt, tad, ja? Ar vilcienu es pat, lai līdz turienei, Taškentā, te bija, laikam, Rīga, Taškenta un tad Taškenta Fergāna. Es taisnu Fergānas ielajā, pati pilsētiņa forša. Un tad tur 3 gadi. Nē, man iznāca kā kras, tad, kad pārgāja no 3 uz 2. Un man sanāca 2 gadi. Bet tas ir pietiekoši, kā tagad ar kā runā. Tad, kad ir tāds, ka raksta vēstules un ko, tā kā mēs šeit zālē, tur stipri mazāk un tā, kad viss iekšā, tad notika tās šitās nodarbības, vienu un to pašu. Es jau bija tādi vēl, ka es aizgāju, bija arī, kas vēl 3 gadus dienēja, kā saka. Tur, vienu un to pašu. Bet bija jums tur tās dembeļa attiecības un bija kaut kāda vardarbība, kaut kāda pret jaunajiem vai pret baltiešiem? Principā var teikt, ka ne, pret baltiešiem tā kā ne. Mums ar citu baltiešus lielie oficieri cienīja. Kāpēc cienīja? Es pat nezinu, kāpēc, bet cienīja, latvieši cienīja, teikšu godīgi. Cienīja. Bet tā rota, jā, bija jau, kā saka, tā krievis, kā saka, tā ģedavšķina, kā saka, bija tās pusdienas, kad pusdienās, tur pusdienas nav jau salikts šķīvjos, bet tur ir viens katls alumīnija ar teiksim, pirmo, otrs ar otro, bet daudz ko neatšķirās, tad tā jau centās tas bija tā kā tā. 10 bijām pie galda, vienā pusē 5 tie jau. Teiksim, 3 gadnieki, un šī pusē tur pusgadnieki, vai 2 mēneši, vai 3 vai 4 mēneši. Tad tie pa priekšu no augšas nosmeļ, tur, kur bišķiņ taukums ir, un tad šitie 5 savā starpā sadala. Tas, bija, jā. Un no sākuma arī sviests bija no tās virtuves, kā saka, tik un tik, tā kā no tā kluča nogriezta viena šķēle. Un tā paši veterāni, vecākais seržants, tas sadala. Tad tur tie sev riktīgi, un tad mums paliek tiem 5, teiksim, tur gandrīz nekas. Ir vēl viens tāds Kiknādzes, bija gruzins, viņš paņem karstā, tur tējā, iemērts karoku, uzsit pa to sviestu, to plāksnīt, un tad pa tavu maizi, pa to baltmaizi šķēli nobrauc šitā ar aizmuguri, it kā, tāds, tas bija tāds, Tā kā apvainojams, tas ir tā kā bija domāts jau. Neapvainojams, bet ka tev nepienākās šutne tas sviests. Ka tev nepienākās. Un cukurs, piemēram, bija, graudu cukurs. Jā. Bija jau kā, no tiem maisiem grauds bija, varbūt centimetri bies, varbūt 5 milimetri bies, un tad sadala. Katram 3 graudiņi, un tā jau, kad tēju dzer, tad, tad jau nelikot krūzē to graudus iekšā, bet labāk tā var vairāk izdzert. Čainīgs, teikām. Tad tu piekod, nokod, un piedzer. Tāda krievu moda tāda, jā. Tur tas tā bija, jā. Piekod, izdzer. Tad tu vari vairāk to tēju un to izdzert. Bet, kā saka, bija tādi, man ar pazīstams viens, kas negribēja iet tajā armijā un čutne darīja, ko sev tur, vai to, vai šo, vai ko, vai. Bet es aizgāju prieku un nesūdzos, ka es tur dienēju, un es pats arī zemesardzē biju, un te kā ar man tie jaunie, un tagad es vairāk ne. Te uz to arī gāju Mādažu poligonu. Tas jaunais, viņam pasaka, pa kreisi, viņš ir iedvās uz otru pusi. Pasaka, tur grupa rota pa labi, viņš viens otram seju pretī. Jātrenē. Kas no viņiem būs, kas no tiem te tagad? Labi, lai viņi ir tur. Labi, kādas vēl nacionalitātes bija tajā jūsu rotā? Oi, visi bija. Kas bija visvairāk? Principā Krievi bija visvairāk, bet tā bija Grūzīni. Viens tas lietuvieši bija, tas kā krās man bija tetovēni taisīja lietuvieši. Soļ tāds uzvārds, Soļ, vēl tagad atceros. Tas kaut ko bija jāmaksā par to, ka tetovēni? Nē, tas tāds pats karavīrs kā es.
Jā, vienkārši pasaka, es gribu. Jāni vai Juri vai Pēteri, uztais man, uztais. Uztais. Priekš kam vajag? Bet tas neko nemaksāja. Tas, vai tad jūs, ja mēs kopā dienam, kopā ēdam, kopā guļam, kā saka, neko neņems. Naudu prasīs? Nē. Tagad jau, kā saka, es klubos, tur man mazdēls ir uztetuvējis, kur te uz rokas kaut ko. Tagad aparāta mašīnā, tad 2 sadatas kopā, tušu, džik, tā sāp, ka nezinu, tas bija savādāk. Un tad jūs tos 2 gadus nolauzāt tajā Krievu armijā un tad atgriezāties. Atgriezos mājā. Un tad jūs bijāt gvardijas seržants vai? Seržants, jā. Seržants. Vecākais seržants. Bija jau piedāvājums, tad es nebiju. Strokņot. Neprecējies, neko bija jau piedāvājums. Normāli man ir gvarģeiski, ir nozīmīts, ir bildi, ir mazbērni, ir izvazājuši visu to pa sportu un tādas lietas piedāvāja jau arī palikt. Dienē tur pat palikt, jā. Bet bija, kas paliek. Ne no latviešiem es nezinu, bet bija tādi, kas, kas tur pa staršinu vai pa ko vai tādu. Ko armija iemācīja? Bija kaut kas tāds, kas paliek? Iemācīja, teiksim, stāju. Bišķiņ tā kā pieklāja. Kaut gan armijā jau tas ir tur pa krievisko jojoj. Lamāšanās. Bet tā, nezinu, vienkārši kaut kāda tāda rūdījuma, tādu, tā. Yeah. Nenožēloju, es saku. Vispār es dzīvē maz ko nožēloju. Kaut kā viss ir. Viss ir normāli. Labi, atgriežamies pie tās Rīgas skolas. Tad jūs 3 gadus nomācījāties. Jā. Un tad, pabeidzot skolu, jūs kļuvāt par diplomētu virpotāju. Jā, par diplomētu virpotāju. Un tad jau praksē jau nosūtīja jau uz rūpnicu. Tā kā prakse uz rūpnicu. Kur? Tur VFR nostrādāja 16 gadus. Ko jūs tur virpojāt? Es biju, kā saka, virpoju, nebija tā, kā man arī viens, teiksim, tūlīt es izstāstīšu. Bija, kad, uz remontiem. Es strādāju 73, tagad nav tur, kādreiz bija Vefietas ēdnica, bija tā jau nojaukta, kad bija tā, 73. korpus, tur bija galvani, kas skaitījās. Tur chromēja, niķelēja, cinkoja, vannas laida vannas, sievas, tos antenas, visu. Kaut kādas detaļas, jā? Vefam, tos vefietim, tās pogas, chroms, niķels virsū. Tas ir priekš rādio, priekš armijas? Priekš rādio, nē, tur armijai nebija, tur tikai priekš rādio. Un tur virpot, tur nebija tā, ka vienu. Tur vajag flanci, tur vajag skrūvi, tur vajag bukses, tur vajag to, tur vajag šito. Arī tāds, patīkams. Jo es no skolas, arodskolas, kā tur aizsūtīju, tādā pašā, kur praks gāja, pie tām pašiem arī tur strādāja, kā saka. Tur nebija tā, kā, man ir apnis, man tur viens, draugs, jā. Viņš arī rādio, bet viņš pirms tur nāk uz galvaniku chromēt, niķelēt detaļas. Teiksim, tur, ir arī, jūs esat pircis arī, bija tādi bripuļi, barabāni, kaut vai depo, kur ir tāds, dzeltens skrūvīts. Viņš nav tā kā dzels, bet viņš ir pēc tam apstrādāts vara, viņš tāds dzeltens. Tas ir gājis caur tām mannām, viņš skaitās, cinkots, teiksim, lai tik ātri nerūs un vispārējais. Pat tur viens man, tas chroma, viņam java motocikletes, viņš sev pakluso izlaida cauri ar tām mannām, viņš jau policija apturēja gandrīz vai visu moci bija sev spīdīgi uztaisījis no to. Un tā virpošana, visādi šodien to, pēc rasējumiem, viss pir. Tur bija viņam, pirms to, ka nākas Roma, viens man pazīstams, viņš sēž, tur ir tāda, maza, man bija liela virpa. Viņš sēž šutnē uz krēslu un nodurgrieznis skaitās ar nodurgriezni, tik gar tos anteņu posmīs. Kā anteņu, sākās stieviņā, tāpat te, teiksim, resnāks stievāks.
Un viņš visu dienu tikai tas 8 stundas tur prātā var nojukt. Tiešām, kurā, kā tev ir šodien tas, rītā tas, un tu nepaspēji. Un tā bija 8 stundu darba diena, un pusdienas laiks bija no... Vai tā nebija, man liekas, 8 sākumā nebija, vai nebija 7 un 6 dienas bija darba dienas? Pat tā bija, ja? Jā, 6 dienas bija darba dienas arī. Jā. Un tad pusdienas laiks bija no cikiem? Pusdienas laiks, laikam pusē tur bija no 11 līdz 11. Kā tur bija? Pusstundu. Jā. Un tad to pusstundu gājāt uz VF slaveno ēdnīcu? Uz VF ēdnīcu slaveno, jā. Tur tur jau, tur pa 3 līnijas gāja uzreiz jau, tu varēji iet, kur tur uzraksts ir, tur būs tur kotlete, tur var būt karbonādi, tur var būt tas, tur var būt tas. Kas tur bija visgaršīgākais, kas tur bija? Man vislabāk patīk bija šita te, tādos mālu podiņos bija tāda laikam jēra gaļa, un ka viņa silta, forša. Un tad jau mums, es kā galvenīkā strādāju, un skaitījās, indīgais, rednīs. Mums arī bija, piemēram, tu vari izvēlēties vai pienu vai kefīru. Mums bija tāds vecs onkulis, tas tur brauc, es pēc nezinu, kur viņš saņēma, kā saka, kastu uzreiz atved pienu, katram pudeli piens vai kefīrs. Un arī dienā, jā, katru dienu, un priekš pusdienām bija talons pa 50 kapekām. Un pa 50 kapekā, tad bija, pirmais, otrais un vēl kompotglāzi. Bija pa 50 kapekām. Tad bija zupa. Zupa, otrais tur vai karpeļi vai makroni vai tā. Ceturtdienas skaitamās tās zivdienas bija, kā saka. Bet tad nekāda vaina, forši sacīt, ar nekāda vaina. Pa 50 kapekām, jā. Sāls uz galda ber cik gribi, sineps smērē cik gribi. Maize? Maize arī pat bija uz galda, pareizi. Maize bez maksas arī bija. Kas uz galda, sineps, sāls. Jā. Un 50 kapeikas varēja. Un tad tas piens, ko deva, tas bija puslitrs, jā? Puslitra piena pudeli, jā. Pienu vai... Un te jūs katru dienu izdzērāt puslitru pienu? Tad... Tā, kas tad tur ir? Tā stikla pudeli, tad bija tās stikla pudeli. Puslitrs piens. Un tad cik jūs tur bijāt tie strādnieki, darbinieki tajā? Tur, kas tās antenas mauc uz tādiem savus pa žūbriem, tur bija daudz tās dāmas. Mēs kā skaitījāmies, apkalpoja tos automātus, bija tādas rokas šitādas te, un tā te sāķēts tās antenas vai radio pogas, vai ko viņš tur mauca virsū. Tur varbūt kāds 50, jo 4 tās līnijas bija. Uz vienu līniju iet tas, uz vienu līniju iet tādi ripuļi, kur ir skrūves un tādas lietas, tur iet tās antenas, tur atkal tās pogas un viss tādi. Mēs, kas apkalpojam, bija, mums galvenais mehāniķis, es biju virpotājs, un vēl kāds 6 skaitījās kā atslēdznieki. Un pēc tam es arī pārgāju pa atslēdznieku. Un man mehāniķim galvenam bija kabinets, ka viņš redz to mūsu darbnīcu apkalpojošo. Ko katrs dara? Un tas aizgāja tur pie tām automātiskām līnijām, tas atslēdznieks. Tur viņš, nekas tur nav jādara. Vienkārši viņš tur paskatās, papļāpā vonā ar tām meitenēm un ko. Aizpie to virpu. Ja nav, vienīgi aiziet pēc griežņiem, vai kāds vītņi ripiņas, vai griežņus, ko vajag man priekš virpošanas, un viss. Ja var materiālam pakaļ. Un viss. Un tu tad neesi. Un tu visu laiku tur esi pie to virpu. Tie tur vēl aiziet uz garderobu, tur varēja reizēm, kā galvenīkā, varēja spirtu dabūt, bet caurlēt bija ļoti stingrs, tas tā. Tā, bet, tad es teicu, es arī iešu pats slēdnieku. Un atceros, arī no arodskolas atnāca viens jauns puisis, es viņu bišķi tur vēl, arodskola ir arodskola, kā saka, un darbs ir darbs, tādā vietā. Pagaidā, ko atšķirās virpotājs no atslēdznieka? Kā virpotājs virpo kaut kādas detaļas uz virpas, jā? Uz virpas, kā. Un atslēdznieks, ko dara? Atslēdznieks jauc tur, teiksim, sūkni ārā vai to pašu virpu jauc ārā, ja vajag maina gultni vai buksi ir, kā saka, tādā ziņā. Un tad... Kāds tur bija tas nacionālais sastāvs? Tur bija vairumā? Var teikt, latvieši. Arī? Latvieši, jā.
Bet tā darba valoda bija latviešu valoda? Jā, tikai tīri latviešu. Pat nebija, mums uz brigādē ne. Un tur meitenes arī, nē, tīri latviešu. Cits pieminēt tādu lietu kā latviešu valodu. Es tagad, dēls te strādāju, te ir tā, kā viņi sauc, rūpnīca, Enden. Kas Enden, ziniet, lielās pudelēs ūdens. Vendens, jā. Enden. Vendens, jā. Jā, te ir viņš. Jā, un tad man tur pensijā es jau saņēmu pietiekuši pensiju, normāli, un tad, tas stāsts starp citu. Un tur tā kā, pa apsargu. Tur jāpiespiež poga, jāizlaiž fūras, kur viņu uz Igauni ieved uz Lietuvu, mums te pa Latviju. Tepat āģos pa veikalo ir tās, es nezinu, cik viņi litrīgi skaitās. Ritīgi. Un tad man tagad tāda jušana, ka te ir pāris latvieši un pārējie krievi. Saprotiet, tur. Tāda, atnāk fūras šoferis. Tur vajag, lai braukt iekšā, vajag vārdu, uzvārdu, mašīnas marku, mašīnas numuru, cikos tu iebrauc. Tur es sēžu tādā būdā, teiksim, tas uz pāris mēnešiem, tas darbs. Bet viņš, es saku, tev vajag parakstīties to un to. Jāpala tiškiņi paņemāju. Ko tad tagad tādu? Un nav, ka viņam būtu tur pie 77 vai 70 vai 50, viņam 30. Nē, viņš nav Ukraiņš, viņš ir tāds pats tepat mūsējais krievs. Un tā arī, visi tie tur nākie dāmas strādāja, man tāda juša, kad es te latvietis esmu kaut kur Krievijā kādā, kur tas tā. Tikai ne pie sevis, jā. Ne pie sevis, jā. Un te jūs nostrādājāt 16 gadus tajā VFA, jā? Jā, 16 gadus nostrādāju VFA. Arī apmierinās. Un tad man pie mājām ir tā, tagad arī viņi likvidējas, putnferma Pērle saucamā. Vistferma Pērle, jā. Vistferma. Starp citu, tur bija direktors, priekšnieks, Krūze Osvalds. Viņš tur bija načaļniku, kā saka. Un tā bija Kauls, bija priekšsēdētājs. Tur tajos sākuma gados tas Kukelis bija priekšsēdētājs. Kukels, jā. Vai jūs tur kādreiz tikāties ar viņu, vai jums kaut ko zina? Jā, viņi tikāmies, viņš bija ļoti, varēja kolhozā. Jāvāc ir labība vai kartupeļi vai šis vai tas. Viņam viņš bija ne tādā ziņā slims. Viņš bija savu ādašu komandu motobolu. Tā varēja visu, tā viss bija jādara, čiki, briki, viss, lai būtu kārtībā. Bet ja mūsu komanda spēlē motobolu, tur pat aiz VFA kultūras pils bija laukums motobolu. Jā. Tā visu varēja čutnē pamest, ne visu, es pārspīlēju. Pamest smagās mašīnas, beņķi sānos smagās mašīnās, jābrauc ir slimot pa mūsu motobolistiem. Tad tur bija, kad vinnēja, tad tur čutne sivēnu, kā saka, vai gaili, kā saka, tur no fermas. Tā, kā saka par to. Taisn uz motobolu viņš bija kritis? Taisn uz motobolu. Vairāk jau te bija tas motobols slavens, kā saka, tāds. Kas vairāk tā. Te viņš atļauj, kā saka, mašīnas un to un šo un viss notika. Jā. Jā, un tad... Putnu ferma tā jau bija, Alberts Kauls. Man liekas. Ādažnieks zina to izteicienu, kad iet zem ābeles vai tikšanās pie ābeles vai kaut kā tam līdzīgi bija. Jā, bija teiciens. Kā tas bija? Kas tas bija? Kā tas ir? Man tur nebija jāsaka. Nē, tā viņš kā pieņēma čutne viņam, tur tie, kas tur piešāvās, nepiešāvās, bija čutne, viņš paraksta, ka jā. Bet tur tā kā vai punktiņš vai koma. Tas tāds runas. Punktiņš vai komatiņš, ka tas tā. Un tad pie viņa klāt nevar tikt. Un tad jau sēdēja. Tad bija kantors tur. Tas pie Kukeļa vai pie Kaula? Pie Kaula. Pie Kukeļa laikā zem ābeles nekas nenotika? Nē. Tas bija Kaula. Tikai Kaula laikā zem ābeles sākās. Jā. Es tagad arī, ka brauc te pie jums, ja brauc uz Ādži, man taisn jābrauc garām tur Kukeļas dzīve vai Kukeļa māja. Tā Kukeļa māja bija, es saprotu,
Te draudzības ielas galā, ja? Jā, pašā galā stūrī. Stūrī, kur ir tas krustojums, kas aiziet uz Podniekiem. Tur ir, pat brauc pa draudzības ielu, tu griez te uz Podniekiem, un šitā iela aiziet te. Kanāli, Un tā uz stūri, tā bija kukuļmāja. Bet no kukuļiem vairs neviens nav, jā? Cik es zinu, man liekas, ka... Labi, par to Zemābeles. Un tad jūs tagad... un tas Zemābeles. Tad varēja... Cikos bija jāiet Zemābeles? Ap 8 no rīta, jau. Cik es tā atceros. Un tad tur rinda stāvēt? Rinda, teiksim, nē, bet tur ar tie soliņi, tā. Viņš jau arī neapstājās ar mani parunāt, ar viņu parunāt, vai ar to parunāt, vai ar to parunāt. Bet, tad viņam nebija, viņam bija jāatbild. Tā, kā saka. Bet arī no vienas puses, es arī mājā privātā dzīvoju, vienu brīdi bullīt turēju un tā, gribēju gotiņu, un ko tur man muter. Nē, tad nevar atbraukt, jo tur jau arī vajag, ja tai govai šodien vajag, tad viņai vajag. Ja. Viss. Nē, tūlīt pazvanīs kaulam. Pēc 10 minūtes bija klāt. Respektīvi, bija, kā saka. Baidījās, respektīvi. Viņš arī, cik es zinu, es tur neesmu bijis, ir jau tāds, kā tur sauc uz to sarkano paklāju, ka tur šoferi kaut ko tur pa pjanku vai šā vai tā vai ko. Bet viņš arī, cik es zinu, man viens pat pazīstams, tā, tuvāk pazīstams. Viņš jau uz saviem tiem vietniekiem un, kā saka, visiem, viņš tur, Juri, ko tu tā, viņš bija bijis ļoti, stingrs. Viņš jau tur arī kādreiz, klubs tad bija tur. Jā, kur tagad bērndārs? Nē, kur bērndārs, nē. Tur, kur ir tā, Tur, kur blakus tai vecai ēdniecei, kur bija tā meitene, kas spēlē to, šitaņu. Pie Ābeles, tur, kur viņi arī tikās tur parasti. Jā, tur, kur ir Bēnu aptieks uz šeit. Bet tas kultūras nams, viņš jau arī, kas viņu, Kukelis uzcēla vai Kauls, kas viņu uzcēla? To jau Kaulaikā. Apakšā bija ēdnis, bet tagad tur ir vienā galā, teiksim, ir tā. Bērndārs kaut kāds, un tad frizētājs. Bērndārs ir lielais bērndārs. Jā, tur arī tagad, jā. Tur ar laikam ir. Tur frizētājs vai no dīvs. Bet pirms tā kultūras nama bija kaut kāds kultūras nams vai kaut kāds, es saprotu, ka Alderos bija, jā? Pirms kultūras nams bija te, kur es tagad darīju, šogad nebija. Te, kur vecais, šitā sarkanā ēkas tepat, kur ir. Tur bija vecā doma. Vecā doma, tur otrā stāv, tad bija priekšsēdētājs, bija vietnieks un viens arhitekts un viss. Un te tagad ir, šitā. Un tur otrā stāvā, tur rādīja filmas. Otrā stāvā. Un tas arī skatījās kā kultūras nams, un tur arī bija kaut kādas ballītes. Filmas un jauno gadu un visu to. Jā. Tur bija tāds, Un kas tur tagad arī liela zāle. Kas toreiz bija kultūras nama vadītājs vai kaut kas tamlīdz, kas par kultūru atbildēja? Atceraties, zināt? Nepateikšos. Jā, labi. Un tad par to krūzi, tad, es arī strādāju krūzes vadībā, bet kāds krūzes bija priekšnieks un kā jūs sadzīvojat? Ļoti stingrs, bet ļoti, es neglaimoju, bet ļoti arī taisnīgs. Tur bija arī visu viņš uzskaitīja un visu tur arī, kad nodod putnus, tur 16 kūts bija viņam, ne viņam, bet viņu uzraudzībā, vadībā, jā. Un tad viņš var aizgāja, viņš kaulam pa vietniekiem. Man liekas, jā. Viņš bija vien brīdi tur arī. Un kā saka, un arī tā arī es biju par fizorgu tur arī tai putnu fermā pie krūzes, un tur viena tāda dāma. Šito pastāstīt vairāk. Kas ir fizorgs? Bokman Tamāra bija tāda pakal. Kultorgs, kas par to tur... Kas tie tādi ir? Ko tas nozīmē? Kas ir kultorgs, kas ir fizorgs? Mums arī bija
no Krūzes bija ekskursijas uz Taškentu bija, un tas Kultorgs, nu, tur to, un arī, kad otrā stāvā mēs izbūvējam tur, kur bija viņam kantors. Pērlē, jā, putnu ferma Pērle. Tagad vēl Pērle skaitās. Tur vienā galā tagad zirgu izjāde ir, un vienā galā tur ir tāda auto, tur un tā, remonti, tā kā servisiņš. Fizorgs, es biju fizorgs, kad organizēju Novosu savā starpā, basketbols, soda metienus. Tas bija tā kā pirms darba laikā, pēc darba? Nē, pēc darba un pusdienas laikā varēju arī. Un tā, kad iepatikās Novos, pēc darba spēlēt. Un tad bija kaut kādas balvas vai kaut kādas sacensības? Jā, savā starpā balviņas tur bija, kā saka. Kas bija balvās? Vimpelis? Vimpelīts, karodziņš, tāds, simboliski patīkami, kā saka. Godinājums. Cik bieži bija tas fizorgam, tur bija piemaks par to, kad ir fizorgs? Nē. Brīvprātīgi? Brīvprātīgi. Kādas grūtības bija fizorgam toreiz? Tad bija jauns un absolūti nekādas grūtības. Patika un arī tur puišiem, meitenēm, kāda meitenes, precēs sievietes un vīri, bet nekādas grūtības. Bija kaut kādas normas vai kaut kādas jānokārto vai kaut kādas vienkārši izklaide? Nē, vienkārši izklaide. Labi, un ko darīja Kultorgs tad? Kultorgs organizēja pasākumus, kad tur uz sieviešu dienu, to martā tur organizēja meitenes, tur jubileja kādam vai tā. Vai šitā laba tēma, kā jūs svinējāt darbā jubilejas? Jubilejas mums arī otrā stāvā bija izremontēts, arī Krūzes vadībā tāda zāle, kā saka, kur varēja kafiju iedzert, pasēdēt, vai anekdotes, vai humoru. Kā tas notika? Cik jūs bijāt darbinieki tur? Man liekas, tā viss tās kopējas un visi, un mēs atslēdznieki un metināti. Man liekas, ka 50 vai nebija pa visu viņam. Bet, ja katram ir dzimšanas diena, vārda diena, nezinu, kristības... Vārda diena, tā. Jā. Un tad ir valsts svētki, un tad ir vēl Jāņa, tad nemaz nestrādāja, tikai Mārtiņu. Tā. Un tad kā tad bija, ka, piemēram, jums bija dzimšanas diena, kā jūs tur nesāt torti vai kā? Uznes augšā tur tortīti un tur pa gabaliņam, jeb atkal mums arī apakšā bija tā kā arī pusdienas, bija atsevišķi telpa, kur pusdienas smuki, šitāds garš galds, kā saka, varēja vienā pusē 3, otrā, teiksim, 3. Un pasūtīts bija pusdienas, tad no šitās pašas sēdnīcas atved pusdienas. Tas, kur tagad mazais Rimī, jā. Man liekas, jā. Un tad arī, tad bija, kas arī, kā saka, tā kā armija. Katlos atved, kā saka, un tur bija viena sieviete, kas, salēja pa šķīviem, kā saka, un otro, un tā, un tad tev vārdienu, kas, iedev tai kundzei, kas dala pusdienas to torti, viņi tur sagriez tur gabaliņos, un katram uz tasīts, nolikt, ne jau tur rīkoja tur balli, kā saka. Bet polšs taču bija, tas jau bija norma, kad ir, taču, man liekas, ka diezgan dzēri toreiz arī, ne? Starp citu, nē, godīgi teikšu, nē. Jo tur uz jauno gadu, kad tāda lielā kopējā, tur, teiksim, Ziemassvētkos, jā, tāda šampanieta un ko, varbūt tur uz 5 večiem pudeli konjaku uz galdu. Nebija tā, ka, teikšu godīgi. Bet vienkārši tas bija bieži, tas vienkārši nebija daudz, bet bieži. Jā, tā kā tā, nebija tā. Osvalds bija, tur pat domāt nevajadzēja, viņš bija stingrs. Bet arī tur, te bija viņam tāda brigāde, kā lai nosauc, brigāde vai tā. Es taču arī tur visiem večiem kopā, visus pazīst vietas. Nebija tā, ka, davai, aizies uz veikalu, man tur baigie pohu, paņems polšu vai ko. Nē.
Godvārds, nē. Bet kā jūs nonācāt uz to pērli, kā jūs jums kā piedāvāja, kāpēc jūs... Nu, es tev VFA, kad strādāju, es pat īsti tā ne, jau laikam, vai pats Osvalds, ja jeb caur vienu, kas tur strādāja jau cilvēki. Es varēju metināt, maziņi virpiņi tur bija, nu, kā atslēdznieks, nu, to, ko tur vajadzēja, nu, kā visu. Nu, tas, kas visu māk, tas neko nemāk. Tāds teiciens arī ir, es visu māku. Tas neko nemāk. Jā, un tad es arī no to VF ilgi, man tur tāds Meņģelsons mums bija galvenais mehāniķis. Nē, kur tu iesmies, man bija 5. kategorija, starp citu. Tā ir augstākā kategorija? Tā ir augstākā, jā. Augstāk vairs nav pa 5. kategoriju? Nē. Es, kad beidzu arodskolu, man bija 4. bet tā vēl izgāja tur papildus kurs, jo brigādē arī ir, piemēram, brigāde. Nevar būt, aizgājām atkal uz VF, nevar būt, kad ir 5 vīri un visiem 5 piektās. Jo tādī ir, piemēram, drīkst būt 2 piektās, 1 tur 4, 2 trešās un varbūt arī kāds tāds, kas ir māceklis. Nevar būt visiem mums piektās. Tur nevar samaksāt to, jo pa katru kategoriju stundā tik un tik tie kapēki, es neatceros cik, bet stundā tik. Cik jums bija VF alga? 4. jau tik. Bija, ja nesamolēt kaut kur kādi 200. Bišķi pār pa 200. Tā bija prēmijas, un tā bija 13. alga. Jā, tad bija 13. alga, tad bija... Kas tas ir 13. alga? Kā varētu izskaidrot cilvēkiem? 13. alga bija 12 mēneši, vienu mēnesi atvaļinājums, bet tu 12 mēneši strādā, un tad tev it kā 13. mēnesis, tev 1 mēneša alga samaksā par to gadu. Janvārī tas ir tā kā? Man liekas, janvārī bija, jā. Samaksā it kā vēl pa 1 papildus mēnesi. Janvārī es saņemu dubultā, piemēram. Teiksim tā, jā. Janvārī es saņemu dubultā, 13. alga. Un prēmijas? Prēmijas tādas, ies uz 1. maija. 10 rubļi. Jā, 10 rubļi. Nē. Un tā jau ir ne. Un tā kā mēs galvā kā strādājam, bija arī tur spirts pieejams. Un tas šefs jau ar atļauju caurlaidi 3 litru. Par to, ka aiziet uz 9. maiju? Ne jau man vai kā, bet mēs esam kādi 15 cilvēki, uz tiem 15. 3 litri. 3 litri, jā. Tas ir maz. Maz, tas jau arī nav, maz. Atšķaidi, cik uz pusi šķaidi, jā? Tas ir 6 litri uz 15 cilvēkiem. Vai 13 vai 16, tā. Tas arī tā, ja tu ies. Jā. Jūs gājāt, ne? Principā, jā. Bija, kas nē, bet tā... 2 stundas un 10 rubļi. Kā tad 10 rubļi, tā jau, ko iet, čutne no VF, no VF-a. Jā. Viss tiltam pāri, visai Rīgai cauri, un tā pie vienu gadu vēl atceros, kā tagad maijā bija, kad tur stāvēja, kas uznāca tāds putenis, ka tikai 9. maijā, starp citu. Jā. Un tā vēl, kam ir izēja cauri, transportā nekāda, tad arī apakaļ, laikam no Matīs tirgi sākās transports, kā saka. Un tad kam karoks, kam karodziņš, kam kas. Kas jums bija? Kāda? Transparents, jūs spēcīgs vīrs? Jā. Kas jums bija uzrakstīts? Slava kā PSS vai kas? Man liekas vienkārši, vai nebija, starp citu, vai nebija sarkanais karoks. Negribu atzīties. Karognesējs. Tā kā tā. Daudz cilvēki gāja. Vispār krastmo pilnu. Nē, bet teiksim, no jūsu darbvietas. No darbvietas? Es saku 10, 15. No 50. 20, jā. Varbūt 25 citreiz. Tā. Un arī vīrs strādāja tur, vai ne? Sieva vai bērns ar līdzi. Ko tad viens ies? Tur jau nebija tā, kas grib tas iet, vīrs sieva vai sievai vīrs līdzi, kā saka, vai tur brālis vai... Paši priekšnieki arī gāja, viņiem bija obligāti jāiet, jā? Vai obligāti vai nē, bet tas mūsējais nāca ar mums, jā. Viņš arī bija tāds, arī prasīgs, bet tāds kā Osvalds, teiksim. Prasīgs, bet godīgi prasīgs, kā saka.
ja tevi tur nostrostēja, tad tu pagriezies, domā, viņam taču bija taisnība. Nu jā, vēl par tām demonstrācijām. Kur tu jūs vēl gājāt? 9. maijā gājāt, un tas arī vēl kādu... Kas tā vēl bija pa šitiem te Svētki. Tā, ka 9. maijas tikai bija tāds, kad bija. Pat bija tā kā arodnē gāja arī, bet tad jau mums vajadzēja iet kolonā, tāpat kā tie arodātāji. Arodskolā. Kā arodskolā arī vajadzēja, jā, visiem. Bet tur nemaksāja. Kas tev arodskolā maksās? Labi, ka tās pusdienas un rokas ceļā. Tur neko nemaksāja. Te jau ir tā kā, to prēmīģis maksāja, jā. Un 10 rubļi tad arī bija nauda. Nopirkt, jā. Es pat atceros, man liekas, vai mēs ar sievu vai neiegājām tādā labā man liekas, pie Matīs tirgu pāri pretī, vai tur nebija kāds kafejnīca, ēdnīca, un pat 10 eiro mēs paņēmām kārt 2 pusdienas, laikam, kārtības. Es vēl paņēmu glāzi vīnu vai nepaņēmu. Ja sievai vīnu un sev kaut ko štengrāk, mazāk glāzi, pat 10 eiro. Nu jā, bet dienā jūs, 10 eiro jūs dienā pelnījāt, īstenībā dienas nauda bija 10 eiro. Jums 200 eiro. Jā, kaut ko tā, jā. Un tad vēl ceļš turp un atpakaļ un pusdienas. Tad ceļš turp un atpakaļ, tad jau arī bija savā. Tad varēja pat 3 rubļiem uz mēnesi nopirkt mūsu autobusiem mēneša biļeti. Pat 3 rubļiem varēja braukt. Nu jā. Un uz ko jūs tērējāt naudu, to, ko jūs nopelnījāt? Kā lai jums pasaku, uz ko? Uz ko? Krājāt? Nē, principā vien brīdi arī to bullīt, kad noder, bišķi pakrājām, tad nopirkt pirmā mašīna bija Moskviča nopirkt. Cik kādu vecumā tad jūs tikāt pie tā Moskviča? Tur jau bija rinda? Rinda bija Vefā, un tā rinda tur reizēm 5. esi, bet pēc laika tu skaties, tu jau esi 10. Tur arī priekšnieciņi un viss un šis. Tur to nevarēja sagaidīt, bet starp citu man mašīnu nopirku un zinu, tur sievas tēvs Krievijā, Moskvičs. To 2140. Tur bija vieglāk nopirkt? Viņš tur bija ar partijnieks un kaut kāds tur nezinu kas. Vienkārši tu naudu. Ka es ved viņam naudu, man sieva te uzšuja tādu kā jostu. Tad viņš maksāja, kā tagad atceros, 7500 rubļi. Jā. Te tādu jostu apšuju un vilcienu. Bet to vajag baigi saka? Ja Bullīt nodevu un arī turējām cūciņas. Kā saka, paši cik atstāja tur 4. daļu. Turēja vienmēr bija kādi 2 bija kaujamie un 2 jau ņēma. Tur būs jākaut 2 jau sieventīs. Tepat bija Dalderi tādi, kur mūsu pašu kolhozi audzināti sieventi. Tādā jostu aizved viņam tur naudu un tur. Un tad no turienes braucu, uz Latviju. No tās Orlas? No Orlas, jā. Tas ir baigā kilometrāžu? Ir, jā. Un tad jau tādu... Viens pats brauc? Nē, sieva bija līdz. Ko divatā? Grūti bija atbraukt, bet atbrauc, normāli. Un bija, tad jau bija arī tāda bilbija, ka tā mašīna un bija uz sievas vārdu. Tad iznāk lētāk, ka tēvs it kā meitai, mēs sāksim, meitai dāvina. Un tad tur bija štrunta procenti, absolūti gandrīz nekas, tāpēc uz sievas. Un tad jau arī bija tas likums te pie mums, kad, man vajadzēja, kā ir pa Latviju, davērenos pa Krievijas. Kaut kāda uzticēšanās, nē, bet... Pilnvar. Pilnvar, jā. Jeb sieva blakus. Tā var tevi aptur, kad bez... Tur nemaz nevar braukt viens pats, ka tev nav īpašnieks blakus. Jā. Vai kaut kāda ģenerālā pilnvar, kā viņi skaitījās, jā. Tagad jau tu vari braukt ar svešu mašīnu, ka tikai ir tev talons un viss, ja kā priekšā brauc. Jā, 7000 tā milz nauda īstenībā priekš. Tā bija maksāja. Kādas bija tās sajūtas ar to Moskviču? Tad jūs bijāt pirmais džeks Ādažos, tad, ne? Kolhozā. Bija jau tā patās, bet nebija tā, ka tagad nav kur mašīnu nolikt. Te dzīvo varbūt 200 metri, bet jānāk ir klubā uz kaut kādu, uz šito
pēdējā filma bija, kas te bija tā straume, Jā. tad tu mašīnu nav kur nolikt. Tur plats pilns un ceļbalu pilni. Ne, es nerunāju par straumu, bet nu, visādi pasākumi, kas ir un tā. Nu jā, un tad jūs tajā pēlē nostrādājāt arī ilgus gadus. Ilgus gadus, kamēr viņu likvidēja. Un kāpēc likvidēja? Tas jāprasa Osvaldam. Kāpēc tur nebija rentabli, viņi bija noteikti bija. Tur taču gāja prom un arī labas algas bija tur meitenēm. Un ja laba grupa izaudz, nu to Osvalds, laba grupa, kā saka, nu tas ir pēc svara un cik te viņi nokrita par to, jau kā saka, tur jau pičkā iekš pa 70 dienām jau sūtīja prom uz Kautu. Tas ir 2 mēneši jau ir viss te gatavi. Tas ir uz to Siguldas Uz Siguldas, jā. Un tad no turienes tā visi ceļoja uz kurieni? Nu, man liekas, Pa Latviju? Pa Latviju, pa veikaliem. Veikali uz Siguldas, uz Kautu. 16 kūtis, teiksim, un šī, teiksim, nu, 16 numura bija uz viņām. Pirmā kūtī tagad ieved mazos cālīšus. Kur jūs ņēmāt tos cālīšus? Cālīšus no inkubatoriem, no kurien veda viņas no inkubatoriem. Vai nebija Sigulda? Nē, es patīk kaut kā. Nu, bet pirmā kūtī, kad ieved tos cālīšus, ar visām čaumalām tikko šķīlušies. Un te 15. 16. iet prom, un visu laiku notiek šitā te, ja pa 70 dienām jau ir jau... Pa 2 mēnešiem? 2 mēnešiem jau, jā. Nu, tur jau deva iekšā visādas, nu, labums dod, kā saka, visādi. Nu, kādas tur deva? Narkotikas kaut kādas? Nu, kombikorma, kas tur klāt, kombikorma, un pienu veda cisternu, šitās te vannas, kur ir, šitā te vanna, teiksim. Nu, mājā mazgājās vannā. Jā. Tās brauc mašīna, katrā kūtī pielaiž pilnu ar pienu, pagaida, kamēr viņš bišķi tā, ka tur silti. Nu, tā kā uzrūkst, un tad tāda tur maisītāja, kā saka, tu beri to komberkornu maisītājā, tāds šneks tāds, šitā griežās, tur tāda liels. Tu tur beri iekšā to komberkornu nāc no tādām tornīšiem, tur pieber klāt, tur miltus, un tā pieber tur pusspaini katram tam to pienu un raugu veda tādos klučos raugu arī. Vistām raugu? Jā, tāpat kā tā lapsferma, kas bija tepat Podniekos. Tiem tā kā raugu deva svaigas zivis, man draugs tur strādāja, svaigas zivis. Tas ir lapsām svaigas? Jā, lapsām. Tur arī šitām te... Kā nu bija? Nu, mēncas, tad tik šņakt mēncu pušu akniņas ārā, man pazīstams mēncu, ēdam paši tā, tā kā saka. Nē, skaidrs. Tā viss tā mēr, un pa to maisītē, tad tas šneks samājas, tad birst tādā līnijā iekšā pa trubām, iet pa visu to kūti, un tad birst tādīs barotnēs iekšā, tāds barotnēs birst, un kamēr mazi cāliši, tikmēr šitāds šķīvīts, 3 litru burka, tad iet, cik tam kopējiem jāpielēj tā burka, nu, Osvalds to var. Nu, to es ar visu zinu. Tad viņš te stāls, te čik dzer to ūdeni, un no to buļ, tā kā pietek tika. Nu, tas tie kritušie bija daudzi? Nu, ir pat 100 pa dienu sasliepst. Ir pat 300 pa dienu. Vienā kūtī, nu, cik viņas garas? Nu, gara tā kā līdz tam galam gandrīz. Iekšā 20 000. Un tad iet salas kritušos? Nu, katru dienu kopēji iet salas šos kritušos, iznes ārā, noliek pie durīm katru, jo nevar jau tur tā kā dēļ tā infekcijas un dēļ tīrību, nu, tā kā ceptuvē vai kur tur ir halātā un cep uz matiem un tā, izliek pie savām durīm ārā, brauc traktors, savāc kritušos un uz uguni. Speciāli tāda kā krematorija dedzinā kopā. Nu jā. Un kas tad
kas tad bija tāds labs, varbūt tas labākais, vai kas bija tāds ne tik labs tajā kolhoza laikā? Bija kaut kas tāds, izņemot jaunību un zaļāku zāli? Es pat citiem teiktu, nezinu, kur kā, jo es saku, es nevaru sūdzēties. Nevaru. Tas, ka nevarēja braukt uz ārzemēm, jā. Jā, uz ārzemēm, tagad brauc, kur grib gandrīz vai. Jūs aicināja komunistos stāties, ne? Tā kā es to tikko no armijas atnācu, to komjauniešu, nē. Jā. Man doma nebija, un starp citu, varbūt nē, bet principā nē. Bet toreiz jau... Es arī nebūtu. Es pasaku, es nebūtu. Man nepatīk, godīgi sakot. Es jau te man sieva piespiedu atnākt vai šā vai tā. Ne jau nepatīk, nav nekāda nepatīk, bet vienkārši man sports vairāk interesē. Jā. Tādas lietas. Tur te kad notiek tagad arī, ka tie pensionāri saieti un tad ir pensionāri vienreiz gadā, tur tepat aizmugurē, tagad arī var redzēt, ir, kur atbrauc igauņi lējuši, tur ir basketbola soda metieni, tur ir tāds, tur šaušana, tur kaut kā tā, bet tāda tur nezinu. Bet toreiz jau taču visi zināja, ka tas ir lielākas iespējas un ir labāk, kas ar dzīves apstākļi, un visi gribēja dzīvot labāk, un ka dzīve ir viena un tā. Nezinu, man kaut kā tas tā kaut kā. Man personīgi nezinu. Teiksim, tajā darbā, gan VFā, gan Ādažos, kad jūta, piemēram, to, ka tas tur ir komunists, vai tas tur ir čekists, vai tas tur ir kaut kāds... Nē, starp citu, man, cik man ir bijis, man visur ir darbā, kolektīvā, sportā, skolās, arodnē, te vienmēr ir kaut kā atradis kopēju valodu un ko, starp citu, partijā man, ar ko es kopā Pērlē pie Krūzes strādāju, viņš mirs, bija Bulāns tāds. Tas Bulānam tēvs, ne? Valērijam tēvs. Valērija zina, bet to tēvu ne. Viņam tēvs Bulānam, viņš dzīvo tur iekšā. Es mājā biju, un viņš Bulānam, Valērija tēvs, jā. Un es ar viņu strādāju, viņš bija komunists, starp citu. Super viņam tēvs bija. Mēs kopā, dienās kopā strādājām. Viņš bija. Vienreiz tur viņiem ar kaut kāda tā partijas sapulce, ka jāiet. Mums tur bija kaut kas, vai tiem putniem trose pārtrūka, barošanas, vai kas. Un viņš saka, nav man laika. Viņš tā ir pateicis. Un pēc tam viņu izsauca, kur tur uz deķi, tā Valērija tēvu. Ka tā. Viņš saka, man darbs ir pirmā vietā. Viņš bija, bija te par, kas viņi, kāpēc viņš tur iesties, ne, viņš vienkārši viņš pateica tā, kā saka. Kaut vai komunists, bet viņš sirdī jūta, ka, viņš ir cilvēks. Ko es gribēju pateikt? Skaidrs, ka tie apstākļi bija dažādi. Dažādi, un katram dažādi. Katram ir savs... Ja tu biji, varbūt, ja tu neesi komunists, varbūt tu nemaz tādā amatā netiec. Tieši tā. Tieši tā. Un tad kaula laiks beidzās. Tā jau kaula laika beidzās, un tā jau, man liekas, bija... Tā jau es ar tevi nestrādāju. Ne. Tā jau, man liekas, bija tā akcija sabiedrība. Tā vairs nebija kolhoz, bet akcija sabiedrība. Bet jūs kā iedzimtais ādažnieks, piemēram, jūs redzat, kā tie ādaži mainās. Man liekas, ka Ādažos ļoti daudz ienācēju ir. Gan kaula laikā ļoti daudz ienāca, gan vēl joprojām ienāk. Ienāk. Bija kaut kā, tad pazina un tā, cik tie ādaži tad izbūvēts, viss liels un tā, un kauls ar malu. Tā, ka tur bija arī, tur bija tas kantors, viņš ar ka sapulc, ko viņš bija par to, ka vajag šutne ģimenei, vajag 3 bērniem būt, un viņš to pilnīgi tā
ka būs pabalsts un tā, viss. Tagad jā, man pat pie mājām, ka iet garām kādreiz biču, jo tagad es jau atkārtojos, varbūt ne, kad ir, Bet kā, piemēram, es arī esmu ienācējis ādažos, kā vecie ādažnieki redz šitos te ienācējus? Es zinu, ka latvieši parasti to ilgi nepieņem un ilgi, tā kā, nekad nav tā. Tas man liekas ne jau ādažnieki, tas man liekas varbūt kuram iekrīt un domā par visiem. Kad tur kaimiņos viens tur galā nopirka māju, lipoja. Es jau pēc nedēļas ap viņu, kā Jānis, viņš ir, bija Edgars. Jau it kā būtu jau tikušies. Tā kā pieņem, tā kā pieņem, tā kā nav, un tur var netālu dzīvo. Viņš pa latvisku runā, bet viņš ir krievs, bet viņš arī reizē privet, Janis, čau un tā. Tas, man liekas, ir atkarīgs no cilvēkiem. Ne jau, ka tur, kas, Cik jūs zinat savā apkārtnē vispār tos iedzimtos ādažniekus, kur ir tie, kurus jūs zinat kā tādus dzimušos ādažos? Kā ādažos es te, nezinu, var teikt. Varbūt, ka zini, ja man saukt uzvārdus un tā. Bet tā kā tenīs Alderos, tepat pāri kanālam, tikai otrā pusē. Šī pusē kanāli pilsēta, tā pusē ir lauki. Kā es saku, uz novas spēlēt, es saku, es no laukiem, jūs te pilsētnieks atroties. Tas tā, visi pazīstam. Bet tur, Alderos, tur visi, tāpēc es saku, jauni, tur ir kas jā, ir kas nē. Tur ir, no tāda, tiešām, kas te ir dzimis. Nevis te, bet, tur Alderos, pa sevi, pa savu. To ciematu. Tas jau var ciematu, kāds ciematiņš tagad tur ir. Tur, kur es Baraviks lasīju, tur tagad ir asfalts un laternas un marmora sienas. Dārs viņiem nav vajadzīgs, viņam ir puķpots viens pie durīm un viņš ir baigi apmierināts. Un tūvis uz riņķi, lai neviens neredz un un nikns suns uz vārtiem un tā, kā saka. Tas tā, bet tā, tur varbūt 1-2 ir tādi iedzimtie Alderos. No tiem plosniekiem es nemaz nezinu, es esmu, čut ne pēdējais, jā. Tāds, kas tur. Es saku, tagad vēl te arī ar cepu ir nost, ir tāds, viņam jau pār 80, ne 90 pār, ko es mūdu. Gumbels Ēriks tāds. Viņš arī kaitās godu un tā, bet viņš arī, nav iedzimtais, kā saka. Sieva arī sen jau mirusi, viņa iedzimta. Un ja šitos daudzos gadus, kad skatās, kā tie ādaži ir mainījušies un kā viss tās tehnoloģijas un viss. Taču tur jau tā lieta, ka viss iet un jāpieņem, kā tas ir. Tāpēc bērniņiem telefons, un ja tu izgāji no mājas no telefona, tad tas jāārprāts. Tur pa visiem Aldežiem viens telefons, šitas te. Un tas ir tāpat kā, kad es biju arī precījies. Labi, nebija tā mašīna, ja? Tad man laiks. Nebija tā mašīna. Mājā bija i piens, i kefīrs vai sviests, maize, tas un tas. Nopirku mašīnu. Sieva, super, man sieva bija forša, bērniņi, kā saka, viss ok. Kā tā mašīna. Vajag aizbraukt līdz centram, nav piena. Vajag aizbraukt līdz turien, nav tas. Tā, kad nebija, arī bija, viss, kas bija. Pietika un tā, bet ir, jā. Tā, izauguši. Meita, dēls, dēlam 3 bērni. Dēlam 2 bērni, meitai 3 bērni, visi lieli, viens arī diena armijā dēls. Tad jau alderieši turpinās, tur nav tā kā... Jā, bet arī nav Alderos meitas tikai tagad dzīvo. Dēls arī taisni ceļam pāri, ko es meloju. Dēlam, meita, dēls, dēlam 2 bērni, 3 mazbērni. Meitai 3 bērni, 1 mazdēls. Tā kā man ir 2 bērni, 5 mazbērni un 4 mazbērni. Bagāts.
bagāts. Paklā, varbūt vēl divas teikumus. Ko jūs varētu pateikt, novēlēt, ieteikt jaunajiem ādažniekiem, nākamajiem ādažniekiem, tiem, kas ir nolēmuši dzīvot? Ko es novēlu? Dzīvot draudzīgi. Draudzīgi. Visām šitām te, neticēt visām šitām te reklāmām, ne reklāmām, kā to visu, ko tur, ka visi slikti, visi tā. Dzīvosim, draudzīgi, cienīsim viens otru, jūs ceļa, kā saka, braucot, ejot, nākot, kā saka, necelsim paniku lieki, un ja kas, būsim kā viena roka saliedēta. Kā bijām barikādēs. Kā bija, ka arī ilgu laiku bija zemesardzē, barikādēs, viss ok. Dzīvosim, kā saka, kā teicu, draudzīgi, saticīgi, necelsim paniku, kur nevajag. Kur vajag, tur arī nepadosimies, cīnīsimies, ja vajadzēs. Nelaizīsim nevienam. Jā. Paldies par sarunu. Ļoti patīkami bija jums sarunāties, parunāt par dzīvi, par jaunību, par bērnību. Vecie, jaunie, vecie ienācēji un aiznācēji. Ienācēji, ja godīgi cilvēki, ļoti laipni gaidīti.